Kas pie velna? Mēs esam šeit šodien, lai iznīcinātu 4 dažādas sienas. Tagad tiek šauts ar CZ Shadow 9 mm ieroci. Te reklēkam ir trāpīts. Izgājis cauri tā kā sviestam. Šeit mums ir 2 smuki caurumi. Ir lode iegājusi iekšā. Nu, kā arī paredzēts, jā, lodes nav izgājušas cauri. Gāzbetonā mums ir diezgan daudz caurumi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu, klausies, šeit ir izgājis tiešām cauri. Kur viena iznākusi, 2. Ne visas ir izgājušas cauri, tad kādas ir palikušās iekšā. Sējam pasīties uz saliekamo dzelzbetonu. Ha! Te ir tikai burtiski saskrāpās. Te ir kaut kādi daži, nezinu, 5 mm iedzinājums, tādas gropītas tikai. Nu, ko ejam pasīties, kāds rezultāts pēc AR-15. Ja, nu, protams, kā gaidīts, caurums ievērojami lielāks, ir trāpīts. Ejam tālāk, skatāmies uz gāzbetonu. Šeit ir izgājis cauri diezgan labi. Nu ko, keramzīta bloks. 2 pamatīgi caurumi šajā pusē. Un šeit, klau, nav neviena. Wow! Bet redzam, šeit īstumā lodes ir palikuši iekšā, nav izgājuši cauri sup. Dzelzbetona elements, jā! Nu, beidzot rezultāts. 3 cm ir izsisti, kā minimums. Jā, bet nu vienalga, neesam tikuši cauri pirmajam slānim. Tā kā ir ko vēl pastrādāt. Nu, ko ejam pasīties, tika Somu ražots ierocis 308. Winchester kalibrs. Nu, bloks ir izšķīdis. Grūti pateikt, vai lodes ir izgājušas cauri. Silts, re, kur ir lode. Nu, un pasīsimies, kā mums veicās dzelzbetona elementam. Paskaties uz šito caurumu. Nav cauri izgājis pirmajam betona slānim, bet, nu, krāterīts ir ievērojami lielāks. Nu, aptuveni 2 reizes, tieši tikpat reizes, cik arī jauda šeit lodē ir lielāka. Tā kā, bet, nu, pasies. Nu, ko? Pamēģināsim vēl pāris reizes sašaut pilnībā cauri. Pasīsimies, cik lodes mums nepieciešams, lai to izdarītu.